Labrīt, labdien un labvakar, mīļie klausītāji. Šodien Jauniešu mājas podcastu studijā Jaunie On. Esmu vadītājs Renārs. Kopā ar jauniešu apmaiņas organizatoriem, kuri pārstāv līdzdalības platformu, Alisa. Čau. Reinis. Čau. Un Kristiāna. Sveiki. Šodien mēs parunāsim par pašu projektu, kāpēc bija tik svarīgi šo rīkot un par pašu pieredzi kā organizatoriem. Nu tad, kā jums šodien klājas? Piecēlos. Piecēlēs. Nu tā, labi, mēs tagad jau ir nedēļa pagājusi kopš beidzās jauniešu apmaiņa. Tiekam atpakaļ vecajā ritmā, nu, nav viegli, bet atgūstamies, teiksim tā. Jā, noteikti ir arī prieks redzēt savus komandas biedrus un arī atkal pa ceļam sanāca bija šī parunāt, kādas tad bija tās sajūtas, kādas tās sajūtas ir tagad. Un priecājamies būt šeit. Labi. Interesanti. Cik apmēram laika atpakaļ notika šī programma? Vai? Nu, nepilna nedēļa atpakaļ norisinājās no 11. augusta līdz 18. augustam. Principā 6 pilnvērtīgas dienas. Tā nedēļa kopumā pavadījām kopā ar 30 jauniešiem kopā. No 5 dažādām valstīm, no Latvijas, Igaunijas, Spānijas, Grieķijas un Portugāles. Wow, okay. Jā, bet tas, ka tas notika nedēļu atpakaļ, nenozīmē, ka viņi tika sākta plānot tikai kaut kādu mazu laiciņu atpakaļ. Es pats to nesen arī uzzināju, ka šis projekts, Alisa arī var izpausties ar to, ka tika sākts plānot 6 mēnešus atpakaļ, tas ir pusgads kā kopā. Bet es ar vēl vienu komandas biedru mēs pievienojāmies vēlāk. Tā kā mēs neizdarījām tik lielu darbu kā te pārējās meitenes. Jā, bet Džeki pēc tam bija tāpat liels darba spēks pašā apmaiņas laikā. Bet jā, mēs palielam 4 meitenes, tad sarakstījām visu to projektu un kad februārī? Februārī iesniedzām, bet mēs rakstījām kaut kāds mēnesis vai 2 pirms tam iepriekš. Jā, un tā, gaidījām līdz mums apstiprina, neapstiprina. Kad mēs uzzinājām, ka maijā, jūnijā ap to laiku paziņoja. Un tad, kad uzzinājām, ka apstiprina, nu tad mums bija mazāk kā 2 mēneši, lai visu arī tā pilnvērtīgi tā kā saorganizētu. Pirms tam jau, protams, ka bija sarunas, bet bija svarīgi tagad visu līdz galam sarunāt, ka jā, mēs darām, mēs esam piekrists, visi tā kā sarunāts un mēs varam tā kā darīt. Okay. Nu, jā, tas, ko es vēl varu pieminēt, ir tas, ka pat līdz projekta apstiprināšanai mēs ilgi arī vispār meklējām vietu, kur to visu varētu rīkot. Un tā kopumā, kā tā visu šo mēnešu laikā bija viss kaut kas, ko darīt, viss kaut kas, ko domāt un plānot. Un patiešām diezgan laikietilpīgi. Tas pat, ka ja projekts tagad ir beidzies, mums tik un tā, piemēram, mēs darām visādi citas aktivitātes ārpus projekta ietvarā, tad mēs visu kaut ko vēl atskaitamies, mēs vēl plānojam kaut ko. Mums, piemēram, arī ļoti svarīgi, ka katra organizācija, tie skaitā arī mēs taisam kādu pasākumu par šo tēmu. Reini, tu vari pastāstīt sīkāk? Uzlūs, piemēram, no katras valsts komandām bija jāsaorganizē pasākums, piemēram, ko taisīs pārsvarā. Tie bija šeit visi pasākumi tika ieplānoti septembrī. Mums, piemēram, Latvijas komandai tas bija ieplānots manā skolā, Rīgas valsts 2. ģimnāzija. Un mēs ar Armandu un Kristiānu, otru Kristiānu, kas ir arī no Latvijas komandas, mēs tā kā stāstīsim par šo projektu skolai. Varbūt ne visai skolai, varbūt mūsu klasē sākumā, varbūt, ja atļaus vai arī gribēs, mēs varbūt pastāstīsim arī visai skolai. Tā kā, jā. Okay. Tad jūs vairāk tikko runājat par pašu pasākumu, bet par to projektu vairāk tad varbūt varat pastāstīt par to līdzdalības platformu, Participation for All. Jā, tad līdzdalības platforma ir nevalstiskā organizācija, un tad viņi vairāk koncentrējās uz to, ka piesaist jauniešus, varbūt jauniešus, kuriem ir mazāk iespējas kaut kur piedalīties, darboties, tad dod viņiem iespējas socializēties, dod viņiem iespējas
kaut kā izmantot piedāvātos līdzekļus, lai piedalītos dažādos pasākumos, tie paši jauniešu apmaiņas, varbūt citi lokālāki pasākumi, mazāki pasākumi. Un tas varbūt vairāk par to, bet tas arī nav vienīgais. Notiek arī kādiem vecākiem, varbūt cilvēkiem apmācības un tam līdzīgi pasākumi. Jā, tā kā sniedz sava veida neformālo izglītību, kas tā kā atšķirībā no skolas, tas tā kā palīdz tā kā ar mentālo visu to stāvokli cilvēkiem, kā rīkoties dažādās situācijās ar citiem. Un tādā garā, jā. Jā, varbūt tādā, kā Reinis teica, neformāli, ka nevis caur grāmatu lasīšanu, kontroldarbiem un tam līdzīgi, bet tādā jautrākā, interesantākā veidā apgūt kaut kādas jaunas prasmes, iegūt jaunu informāciju, to pašu socializēšanos. Okay. Iepriekš pirms sarunas jūs minējāt, ka ir tāds 10,000 apmēram. Jā, mēs paši nesen uzzinājām, ka ir tik daudz tādu organizāciju, ko es pat neviens no mums to nezināja, ka ir tik daudz Latvijā, bet noteikti šī ir viena no tām tajā skaitā, bet tas ir, man liekas, ļoti vērtīga lieta, ka pat ir tik daudz, ka jauniešiem ir tā iespēja ņemt, ceļot vai kaut vai tepat Latvijā būt un satikties ar tik daudz jauniem cilvēkiem un iemācīties tik daudz par dažādām tēmām, kas nav tikai labsajūta, kas mums tieši koncentrējās šis projekts, bet par kultūrām, par mākslu, par teātri, par, zinātni un tā tālāk. Tāpēc iespējas ir ļoti daudz un plašas un ikvienam jaunietim es novēlu kādreiz pielīties kādā šādā projektā, jo tas, ko tu iegūsi no tā, to ir grūti pat aprakstīt. Tu skolā tu neiemācīsies nekad. Tas ir tikai, ja tu to darīsi. Tā kā fiziski darīt. Praktiski, jā. Jā, praktiski. Nē, es varbūt, jā, kā es teicu, šeit, kad ņemot vērā, ka ir tik daudz tās organizācijas, tad tas ir arī parāda to, cik vispār daudz iespējas ir pie mums tepat Latvijā un iespēja izmantot šo piedāvājumu. Un es gribēju vēl kaut ko teikt, bet man izskatās bišķi domā. Ja es atcerēšos, es vēlāk pateikšu. Un tad, jūs esat viena no tādiem 10,000. Kā tad jūs nonācāt šeit? Kā jūs izdomājat nākt un organizēt šo pasākumu? 6 dienu. Ir tā, ka pirms tam es personīgi piedalījos vienā no šīm apmaiņām. Un par apmaiņas iespēju uzzināju ar pazīstamajiem, ka man atsūtīja piedāvājumu, ka ir tāda iespēja braukt uz Spāniju, iemācīties par dažādām dabas lietām un par kultūrām. Man tāds, es savā mūžā nekad līdz tam laikam nebiju bijis Spānijā. Un es gribēju kaut ko jaunu iemācīties, es gribēju kaut kā izkāpt no savas komfortzonas, mazliet un kaut ko savādāk darīt savā dzīvē. Man bija tāds, labi, ir jāmēģina. Un tad man atstāja ļoti labu iespēju tā jauniešu apmaiņu. Un tad janvārī mums viens no cilvēkiem šajā tīklā piedāvāja mums iespēju rakstīt projektu. Un tad mēs arī diezko ilgi domājam, par ko tieši tas varētu būt. Un tā tālāk. Un tad arī beigās mēs savācām tādu komandu. Un tad arī kopīgi rakstījām to visu. Jā, bet pa lielam tas, kā mūsu grupiņa izveidojās, bija ar kaut kādām iepriekšējām sadarbībām savā starpā caur paziņām. Un tad, balstoties šo iepriekšējo sadarbošanos, mēs zinājām, ka šī komanda varētu labi strādāt un var kaut kas labs sanākt. Un tā diezgan raiti februārī, janvārī savācāmies un visu to uzrakstījām, izdarījām. Un tad jau vēlāk sapratām, ka tomēr vajag papildspēks. Un tad arī atkal ar tādiem draugu lokiem, ar paziņām mums pievienojās vēl 3 cilvēki. Jā, es Armands un Linda, bet Linda beigās nepiedalījās, Lindu aizstāja cita, bet es un Armands mūs tā kā pasauca vēl viena, tā, ko es minēju jau, tā otra Kristiāna. Viņa mums gāja klasē, viņa piedāvāja gan diezgan daudz cilvēkiem no klases, bet mēs ar Armandu tā kā vienīgie tā kā piekritām, un tad tagad man piedāvāja, es domāju, kas man cits, ko augustā darīt? Nekas. Labi. Okay.
Tas vienīgā, kas iepriekš bija šādā programmā piedalīsies, bija tu, Alis, vai arī tu? Es arī esmu. Jā, Tad jūs mēs divas. abas divas bijām. Es biju Spānijā, Kristāna bija Portugālē. Jā. Portugālē es biju martā, un arī biju tā interesanti pārsteigta, varbūt, ne pat pārsteigta, bet vienkārši tas bija riktīgi forši piedzīvojums pa lielam, ka, jā, šādā apmaiņā ietilpst vairāki plusi. Tā ir pirmkārt jaunas valsts apskatīšana, bija šī paceļošana, tā ir izkāpšanās uz komforta zonas, tā ir iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem un kaut kādu jaunu prasmju apgūšana, jaunas informācijas iegūšana tādos interaktīvos veidos. Un, jā. Jā, var arī iepazīt savu valstu. Kā es šajā ja es uz šo, tā kā Saukrastu pusi vispār diezgan maz sanāk. Es parasti braucu uz kaut kādu Kolku, Ventspilu un visu uz tādām vietām, bet jā, bija forši iepazīt arī savu valsti, iepazīt dažādus cilvēkus no citām kultūrām, jo pirms šī projekta man arī likās, varbūt man nesanāks tik labi komunicēt ar tiem citiem cilvēkiem. Tagad sanāca, saprotu, tas jau diezgan loģiski, ka viņi visi te grib, pārsvarā visi te brauc komunicēt, brauc mācīties, brauc izglītoties. Tā kā tas bija ļoti patīkams pārsteigums. Un jā, pāršauc visas manas ekspektācijas par šo projektu. Kā. Jā. Pastāstiet, kāda bija tā 6 dienas pieredze. Par projektu parunājām, un tad... Interesanti un krāšņi, teiksim tā. Krāšņi? Krāšņi. Tāpēc, ka es teiktu, ka salīdzinot ar manu pieredzi Spānijā un ar šo pieredzi tāpat Latvijā, šie cilvēki bija daudz saliedētāki un mēs bijām daudz tuvāki. Nebija tā, ka es izvēlējos, runāt vairāk ar tiem vai ar tiem, vai, piemēram, ar savu nacionālitātes cilvēkiem. Mēs tiešām runājam visi ar visiem un visi varējām kopīgi sadarboties. Un tas man bija tāds patīkams pārsteigums, ka arī tā tomēr arī diezko liels kolektīvs spēja tik labi arī sadarboties. Jā, man arī tā kā dažos brīžos bija tā, ka sāka maukties virsū uztraukums par to, ka, piemēram, ka viņi, piemēram, tur sūdzējās par ēdienu, viss kaut kas tāds. Tā kā mums arī šeit visa komanda var piekrist, tā kā visiem bija uztraukums par to, ko viņi domās par Latviju pēc šitādas pieredzes un tā, bet es domāju, ka beigās viss nokārtojās uz labo pusi. Mēs bijām ļoti saliedēti, kā Alis teica arī. Un tas arī ļoti pārsteidz, patīkam. Tas bija baudāms, viss bija ļoti baudāms, domāju, kopumā. Jā, noteikti viens no mērķiem ir atstāt labu iespaidu uz citiem un kopumā kā tā izdarīt mūsu pašu labāko. Un jā, no sākuma varbūt vienkārši tās pirmās dienas ir tādas, kad visi mēģina iejusties, visi mēģina atrast to ritmu un to saikni savā starpā. Un tad, es domāju, ka tas ir pilnīgi saprotam, varbūt, ka nav uzreiz viss ideāli, bet kaut kā jau atrod kopīgu valodu, atrod risinājumus un beigās patiešām viss ļoti tuvi, viss ļoti priecīgi un šķiršanās atkal ļoti grūtams emocionāli. Okay. Parunāsim par to, bet man pašam, parunāsim par to, bet man pašam radās jautājums, kā jūs atbildējāt? Tā kā tas nāca pats par sevi tā saliedēšanās, vai jūs kaut ko darījāt? Pirmā diena bija vairāk tiešām fokusēta, lai mēs visi vienotru iepazītu, lai iemācītos visus vārdus, un tad tā kā saliedēšanas aktivitātes, jo mums katru dienu bija tā kā mērķēta uz konkrētu lietu. Ja pirmā diena tiešām bija vairāk saliedēšanu, komandas darbu, tad, otrā diena mēs jau sākām drusku vairāk runāt par mūsu pašu projektu tēmu, kas bija emocionālā labsajūta. Tad mums bija fiziskā labsajūta, sociālā labsajūta, profesionālā labsajūta. Un tā mēs katru dienu kaut kā pakāpeniski, lai visi iepazīstam, mēs varam sākt runāt projektu, un tad jau sāk domāt, par to, kā mēs varam mūsu zināšanas pielietot turpmākajā dzīvē. Jā, laikam arī tā iepriekšējā pieredze man Portugālē, tā jau arī uz beigām patiešām visi vairāk iepazīstās, sakonektējās, bet tas, ka tur ir tā sāls, ka pirmajās dienās patiešām ir svarīgi atrast visiem kaut kādu to kopību, lai tad visas pārējās dienas ir baudāmas un patiešām ir tā sajūta, tā drošā sajūta, ka tu vari
paust savas emocijas, savas sajūtas, savas domas drošā vidē. Un tad tas bija tas mūsu mērķis pirmajā dienā pēc iespējas vairāk iepazīties. Un tad jau tas viss arī organiski aizgāja diezgan tālāk, bet vienkārši arī kopumā kā tā man šeit mums ļoti paveicās ar dalībniekiem, ka viss ir tik atvērti, ka viss ir tik atvērts komunikāciju. Kopumā kā tā ļoti atvērti jaunieši. Un atslēgt tajā visā ir tas, ka jauniešu apmaiņa nav tikai, piemēram, vienu cilvēku rīkot lietu. Mēs katra valsts kaut ko domājam un likām klāt šajā visā projektā. Tāpēc tas sanāk, ka nebija tikai Latvijas rīkotais projekts, bet tas bija pilnībā visu rīkotais projekts. Un tāpēc katram mēs visi domājam aktivitātes, un tur likām visu kopīgi un tā tālāk. Tāpēc visi jūta kaut kādu daļu piederību tajā projektā. Tāpēc, ka mēs visi kaut kādu enerģiju un bijām laika ieguldījuši tā, lai mēs visi to izbaudītu galu galā. Tie paši dalībnieki arī taisīja kopā ar jums aktivitātes. Wow, okay. Pirms tam, protams, kā atsūtot un tā tālāk, bet visi mēs domājam, piemēram, otrajā dienā vairāk rīkoja kaut ko, Grieķiju un Spāniju, un tad atsūt mums tās aktivitātes, un viņi paši to bija domājuši. Tāpēc, tas ir daudz savādāk, uzreiz nevis, ka viena valsts visu izdomā, un tagad darīsim tā. Nē, visi to dara, un visi kaut ko tā kā mazu gabaliņu no sevis tur ieliek. Tad tie dalībnieki ir apmēram jūsu vecumā, jā? Mums šeit tā robeža vecuma bija no 16 līdz 23 gadiem. Un tas, kā ir 5 valstis, un no katras valsts bija pa 6 dalībniekiem, un viens no tiem dalībniekiem ir arī līderis. Līderi pārsvarā bija vēl bišķīt vecāki cilvēki. Bet es domāju, ka tur arī varbūt ir tāda svarīga lieta tajā vecumā, ka tomēr nav pārāk liela vecuma starpība, ka tomēr jaunieši var savā starpā atrast kaut ko kopīgu. Un es domāju, ka tur arī uz to varētu attiecināt to mūsu saikni un visu komandas darbu kopumā. Bet tad Kālis teica, ka diezgan daudz, ko mēs, protams, Latvijas komandu darījām un rakstījām un organizējām, bet mēs noteikti nebijām vienīgie. Katrai no dalībnieku valstīm arī bija kāds uzdevums, ko tad viņi vadīja. Paši jaunieši un ar līderu atbalstu un palīdzību. Un, protams, arī atbalstu no mūsu puses. Palīdzējām ar kodiem materiāliem un tam līdzīgām lietām. Jā, kā Kristiāna teica, man arī ļoti patīk tas, ka nebija liela vecuma atšķirība, jo, piemēram, daudziem projektiem tagad Erasmusā var redzēt, ka vecumi ir pārsvarā no 18 līdz 30 gadi, bet tagad visi tie youngsteri, tā saucamie, visi bija no 16 līdz 23 gadiem, kas bija ļoti patīkami, visi uzreiz tā kā varēja uzreiz darboties kopā. Nebija tā, ka viens bija ļoti krasi gudrāks par otru, tad visi varēja izpaust savu viedokli, visi varēja lieliski strādāt komandā, protams, vajadzēja gan daudziem tajiem komandas darbiem vajadzēja vienu līderi, bet tāpat līderis nebūtu nekas bez tiem saviem komandas biedriem. Tas nozīmē, ka katram bija jāpieliek savas smadzenes, savas gudrības, lai visi tie komandas darbi izdotos, un tas man šeit arī izdevās. Ir kaut kas, ko piebilst? Diezgan labi. Wow. Es pats esmu bijis nometnēs un kā vadītājs nometņu, un tur ir ļoti svarīgi, lai saliedētība būtu. Un izklausās, ka jums tiešām izdevās. Es saku, mums pašiem tas bija drusku pārsteigums. Es saku, iepriekšējais pieredze man nebija tik saliedēta iepriekšējais projekts. Mēs vairāk bijām pa savām nacionālajām grupām, bet te tiešām bija, ka visi runāja ar visi. Jā, mums varbūt arī vēl viens faktors tam varētu būt, bija tās internacionālās istabas, ka citos projektos ir bijis tā, ka tā nakšņošana, gulēšana ir vienā kopīgā istabā ar saviem komandas biedriem, bet mēs vēl kā tādu papildus lietiņu izdarījām, ka samaksājām valsts, lai vienā istabā nav viens un tās pašas valsts 2 cilvēki. Super. Tad arī pat pirms gulēšanas sarunas notiek angļu valodā un sarunas notiek par dažādākajām lietām. Ok, izklausās tiešām lieliski, kā lieliski pieredze. Tā noteikti ir izkāpšanās uz komforta zonas, jā. Tad, es mēģināšu varbūt mazliet īsumā pateikt, vai es pareizi sapratu, paskat.
Tātad jūs esat galvenie organizatori, bet beigās jūs tik un tā strādājat komandā. Nu, jūs izdarījāt lielāko daļu, bet tik un tā viss strādāja kopā. Jā, Jā, Okay. jā. katram bija kaut kas jāpieliek. Super. Tas ir kaut kas, man liekas, tas tieši uzsver arī uz jauniešu apmaiņu, nevis vienkārši parastu Erasmus projektu. Tāpēc, ka jauniešu apmaiņā lielākoties visi reāli iesaistās. Nav tā, ka tikai viss viens rīko. Un tas arī ir tā būtiskā atšķirība no parastas apmaiņas un jauniešu apmaiņas. Tāpēc, ka visi galā beigās pieliek savu roku tajā visā. Un tad visi jūt kaut kādu veidu atbildību un grib izrādīt cieņu par to, ko citi darījuši. Ja tu vēlies, tad arī pretī tu dabūni to cieņu. Ka tu esi arī pie tā piedomājies un tu esi strādājis un tā tālāk. Tāpēc... Jā, tieši tā uzreiz var nedrīkst sākt kritizēt viens otru, jo tā kā, ja, piemēram, ja rīko tikai viena valsts, visu organizē tikai viena valsts, tur citi varētu sākt kritizēt, sākt atslābt, teikt, kas viņiem nepatīk un tā, bet tā kā visiem bija kaut kas jādara, visiem bija jāpieliek savu roku. Wow. Jā. Wow. Vai ir kāds vēl? Tad šo apmēram rīko, ne īsti rīko. Nē, it kā rīko līdzdalības platforma, ja? Participation for All rīko. Vai ir kaut kas līdzīgs šim? Tāpēc, ka es neko tādu nekad neesmu īsti dzirdējis. Tas, ko arī pēc manas pirmās apmaiņas, es Instagramā piesakoju vienam profilam, kas ir Erasmus Plus Projects vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad viņi bieži vien liek ārā tāds kā reklāmiņas šajiem projektiem, ka viņi meklē dalībniekus no tādas un tādas valsts, lai brauktu tur un tur, lai darītu to un to uz tik ilgu. Un tas noteikti ir viens veids, kā vispār uzzināt par jauniešu apmaiņām vai citiem Erasmus Plus projektiem. Un jā, arī tas, ko mēs minējām, Latvijā ir diezgan daudz šīs nevalstiskās organizācijas un varbūt ne visas nodarbojās ar šiem Erasmus Plus projektiem, bet noteikti daudz. Līdz ar to iespējas ir arī tādas. Jā, tā kā tas ir viens veids visdrīzāk kā uzzināt. Otrs veids ir, kā es to uzzināju, ir caur paziņām, caur draugiem, caur citu cilvēku pieredzēm. Un arī vienmēr tik interesanti pēc tam pārunāt ar citiem cilvēkiem, kā tad viņiem ir gājis, kur viņiem ir labāk paticis, kas viņiem ir labāk paticis. Un tad beigās dzirdot visu to, saliekot kopā, varbūt rodas tā iedvesma pašiem izveidot kaut ko. Un tā ir mūsu situācija. un tad no visām šajām pieredzēm tad izvēl kaut ko to labāko ārā. Darīt to visu un tad atkal mācīties. Jā. Bet tā, es tā pirms tam nekur neuzzināju, kā tiešām tikai ar pazīstamiem. Es nezinu, man liekas, ka Latvijā par to tik daudz nerunā. Man ir žēl par to, ka tik daudz par to nerunā. Jo nav tik daudz spēka, lai to masu medijos tik ļoti visu laiku popularizētu, jo tik daudz viņi arī ir. Ir ļoti daudz mums šīs nevalstiskās organizācijas un arī vēl lielas aģentūras, kas to visu rīko. Tāpēc es teiktu, ka bezmazliet visu laiku kaut kas notiek, vienkārši mēs to paši nezinām. Skaidrs. Un tā kā visu laiku skolās arī, piemēram, iespējams kaut kādi skolotāji vai kas atnāk uz skolu, piemēram, ieminās par to Erasmus, domā, es jau nevaru šādā piedalīties man skola un viss tas, bet tas ir ļoti vērtīgi vispār. Tas bet šis bija man personīgi, šis bija pirmais projekts, tā bija ļoti laba pieredze un es ticu, ka es vēl piedalīšos. Jā, te varbūt arī, es zinu, kā tāds papildu motivators vispār šādos pasākumos iesaistīties un piedalīties ir tas, ka tas ir Eiropas finansēts, jā? Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas finansēts, tā, ka, tas palielam nozīmē, ka kaut kāda ceļa izdevumi lielākā daļa ir finansēti, dzīvošana un ēšana ir apmaksāts. Līdz ar to viss, kas palielam pašam ir jāizdara, ir jāskrāmē savus mantas čemodāns, jāizdomā šie kopīgie uzdevumi, aktivitātes, ko vadīs. Un, tāpēc varbūt arī ir tas no līdzdalības platformas, kā mēģina iesaistīt jauniešus, kuriem ir mazāk iespējas. Okay. Tad jums personīgi kāds spilgtākā pieredze no šīm 6 dienām?
Tā kā vispilgtākais, kas visvairāk atmiņā krīt. Droši vien visvairāk patīk tas, kā visi mācīja komandā sastrādāties. Tas, ko es jau minēju. Tas, kā visi tā kā bija rīktīgi saliedēti, kas man arī ļoti patīkami pārsteidza. Bet, protams, viss nāk ar maksu. Beigās viss bija ļoti emocionāli. Visi negribēja braukt prom. Nu, varbūt gribēja, bet vienkārši negribēja šķirties viens no otra. Un tā kā, tie jau mums beigās tā kā uz projekta beigām kļuva kā draugi. Tā kā draugs tā kā laist prom ir diezgan grūti. Bet tagad, tāpēc ir iespēja arī viņiem, piemēram, organizēt savu pasākumu, kas ir forši, ka var, piemēram, satikties pēc tam ar tiem pašiem draugiem un vēl satikt jaunus cilvēkus, jaunos projektos. Un tāpēc šie internacionālie draugi, kā man patīk viņus saukt, tā ir ļoti vērtīga lieta, jo tā kā var dzirdēt visādus viedokļus no visādiem prātiem, gudriem, negudriem, vienalga. Visādiem prātiem tu arī iegūt jaunu skatu uz dzīvi, iespējams, jo tev ir iedots šis te citvalstiskais viedoklis, piemēram, uz dažādām tēmām, un tas tā kā ir ļoti vērtīgi. Jā, es piekrītu, ka tas citvalstiskais internacionālais skats, kaut arī, jā, kā es teicu, par to pašu ēšanas paradumiem vai kā citādi, tie ir savā ziņā izaicinājumi, bet beigās jau arī daudz lietas salīdzināt par to pašu labsajūtu, labbūtību, labklājību, jā, par ko mums bija tas projekts. Kad tomēr ir arī kaut kādas šīs te atšķirības starp valstīm par to, kādi pasākumi ir valstiskos mērogos veidoti. Un tas varbūt nedaudz par to, kas man visspilgtāk ir palicis laikam tie vēlie vakari, kad visi dejo, kad visi dzied un dejo. Un tiešām es nezinu, cik daudz jaunas dejas esmu iemācījusies par šajiem vakariem. Arī pats pēdējais atvadu vakars, tāds tematiskais beach party, bet rīktīgi forši. Visādas dziesmas izdziedātas, visādas dejas nodejotas un kopumā viss kopā ir viens pilgta pieredze. Jā. Man laikam arī visvairāk paliek prātā, mēs pat dejojām tajā vakarā, ka mums visu dienu bija garš pārgājiens. Mums vienā dienā bija pārgājiens gar jūru visu dienas garumā, un pēc tam apakaļ uz mūsu vietu. Tie bija kaut 14 kilometri, un cilvēki tik un tā 10-11 vakarā mauc līdz 1 naktī un dejo un baldu laiku kopā. Man bija tāds, kur jums ir spēks, bet tas man noteikti tā, ka viss tur dejo, man tāds, es reāli nevaru. Es nevaru. Un tad atvedu ballīti, jā, tas bija tāds ritīgi foršs beach tematikā, ka vienkārši mums tur bija, savas tādas tradīcijas ievies, teiksim tā, ka mums bija tie slepenie draudziņi visu nedēļu garumā. Tad mēs atklājām mūsu slepenos draugus, mums bija tāda liekā mystery box, kur meta baumas iekšā projekta laikā. Un tad tos vienmēr bija interesanti lasīt pirms kaut kāda pasākuma kopīga. Un tad, visas dejas sarunas vienkārši tik daudz tur tā kā emocijas kopā un viss kaut kas, tāpēc tas bija tāds, man liekas, ļoti labs noslēgums tam visam. Izklausās lieliski. Wow. Man nav ko teikt īsti. Es varu pateikt, ka visiem, kam ir vēlme vienkārši piedalīties, ko ilgi daudz domāt, patīk tēma, aiziet. Jā. Viņiem patīk dejot arī. Jo viņiem ļoti patīk dejot. Bet cilvēkiem no dienvidiem tiešām patīk ļoti dejot. Tas ir. Jā, viņiem arī katrai kaut kādai viņu dziesmai viņiem bija sava deja, kas nebija tā vienkāršākā, ka tur, piemēram, mums cūks driķos, kas visu laiku iet uz riņķi. Viņiem bija reāli dejas, kas tā kā gāja pa to visu to telpu, kas mums tur bija norganizēta. Tā kā visi tur sāka dejot. Latvieši tā skaitā, jā, tas ir pārsteigums. Man arī bija pārsteigums. Bet jā, viņiem ļoti patīk dejot. Gan spāņiem, gan portugāļiem, gan grieķiem visiem. Visiem? Jā. Tagad arī mums. Tieši tā. Labi. Saruna lēnām jāiet uz beigām. Vai varētu, kas ir viss šīs pasākums sponsori, varbūt vajadzētu pateikt to, ne? Kā jau minējām, tas ir
mēs rakstījām projektu tieši Erasmus Plus programmai, ko līdzfinansēja Eiropas Savienība, ko Latvijā administrē jauna starptautiskā aģentūras programma. Un tad, protams, ka ir mūsu tie partneri, kas ir no katras valsts, es nevaru samalot. No Igaunijas bija Izuma Youth Club, no Grieķijas Creative Youthland, Spānijas Euroact in Murcia un no Portugāles AGD, jā. Un tad bija mums šitie partneri, kas ar mums kopā veidoja šo projektu, un tad tā kopumā līdzfinansēja Erasmus Plus. Tāpēc, un tad tur arī, protams, kā tur to piešķir naudu, tas ir arī viņi izvērtē tur, kad visi projekti ir iesniegti un tā tālāk. Okay. Jūs varat teikt pareklamēt. Kā vāk? Nē, šitā visa saruna jau ir reklāma diezgan laba. Bet kur iet, ja grib pieteikties? Piemēram, es tagad gribu pieteikties. Kur man jāiet? Vai vispār kaut kur? Instagramā. Instagramā notiek Participation for All. Čekojiet, notiek, ka būs kaut kādi jaunumi par jauniem projektiem, bet tā lielos vilcienos man liekas, ka jāiet uz JSPA, kas ir jaunas starptautiskā programmas aģentūra. Tur visu laiku projekti ir painteresēties pat skolās. Es zinu, ka ļoti daudzām pat skolām ir iespējas, vienkārši daudz to neizmanto. Es pat nezinu, kur vēl var tā apskatīties visu. Palielam pietiek vienreiz piedalīties šādā projektā. Un tad, kā Reinis teica, ir tik daudz draugu no tik dažādām valstīm, ka man šeit beigās tie piedāvājumi vienkārši birst no mākoņiem. Un, tai pašai līdzdalības platformai Facebookā vai Participation for All Instagramā var piesakot skatīties. Un tie ir laikam tādi galvenie punkti, kur var meklēt informāciju. Vai arī, ko Kristiāna pirms tam pieminēja, Erasmus Plus projekts. Jūs tur tiešām katru dienu kaut kādi jauni nāk un no dažādām organizācijām. Tāpēc tas ir jāskatās vienkārši, kad, piemēram, kad tur parādās, ka meklē latviešus, tad uzreiz vienkārši jāpainteresēs, vai arī, nezinu, tā nevalstiskā organizācija vai kaut kas cits piedāvā vēl cits iespējas. Okay. Diezgan daudz iespējas, kur pieteikties, skatīties skolās, internetā. Un tad liels paldies par šo brīnišķīgo, diezgan vērtīgo sarunu. Un paldies, mīļie klausītāji, ka bijāt kopā ar mums, kopā ar Jauniešu apmaiņas organizāciju, kuras ir līdzdalības platformas pārstāvi Alis, Reins un Kristiāna. Liels paldies! Paldies! Kopā arī Renārs vadītājs šīs sarunas. Un tad pieslēdzies un sadzird jaunie ir on. Liels paldies! Tā.